17, 18, 19. Eju meklēt, tūlīt es jūs atradīšu. Mazais Gads vienmēr iespraucis vecajos šķūnīšos. Natālija būs tepat aiz stūra. Aleksandrs spēļ laukumā. Tas nu ir skaidrs. Viktors vienmēr slēpjas vienā vietā un domā, ka neviens to nezina. Tikai lielais Gads mūžīgi ielien tādos kaktos, ka neatrast. Nu, kur jūs esat? Kāpēc neviena nav? Tas vairs nav smieklīgi. Jebkura avārija, kur ir kaut kāda cietušana, tas ir ļoti drūmi, ja tur vēl bērni, iedomājieties, cik grūti pārdzīvot to visu pieaugušam cilvēkam, tikt to visu galā un ko bērns var vispār tur jūt. Tur tas vispār nav aprakstām. Traģēdija uz ceļa. Tā ir ceļa policisti ikdiena. Viņi zina, ka mēs traģiskajās nelaimēs visvairāk iekļūstam septembrī. Pēc vasaras brīvības laukos mēs uz ielas esam izklaidīgi. Ejam pāri ielai, kur pagadās, neskatāmies ne uz luksusforu gaismām, ne uz braucošajām mašīnām. Ne jau tīšām. Tā vienkārši sanāk. Kā mēs gājām no skolas ar draugu, un tad es nogājām no tur paņēmām tos vilkvālītes, un tad mēs gājām lejām un sitām, un tad mēs nācām te, tad es dzirdēju, ka kauts ar iepas, un tad bija, man izstāstīja, ka sarkana mašīna, pēc tam es neatceros vairs neko. Un te man vēl kaimiņi, kas bija nākuši, aizmugurēs bija redzējuši, kad uzsvies kaut kāds 6-7 metri gaisā un tad grāvī nokritis esot. Vietā, kur Gads mēģināja tikt pāri šosei, ceļš ir šaurs un nepārredzams, bet mašīnas tik un tā brauc milzīgā ātrumā. Šeit bieži notiek avārijas un cieši arī pieaugušie gājēji. Kad Gata ģimene šeit apmetās uz dzīvi, sākumā viņš uz skolu gāja kopā ar tēti un mācījās, kā droši nokļūt skolā. Tā piektdiena bija labā. Gads nāca mājās no skolas. Brīvdienas klāt. Abi ar draugu tā smējās, ka nemaz nedomāja par mašīnām. Kas ir tad nākamais, ko tu atceries? Kas notika tālāk? Pēc tam es piecēlos. Un tad es nekā nesapratu. Kas notika? Es domāju, kad galva baigi sasit, un tad es gandrīz visu neatcerējos. Tā es viņu ieraudzīju, bija sāpīgi skatīties vienkārši tas. Pierīta kauls, viss bija lausts, plaušu kontūzija, aknu kontūzija un arī aizmugurējais galvaskausa pamatni traumēta bija. Daudz mums tika toreiz. Gads ārstējās vairākas nedēļas, un viņam priekšā vēl viena operācija – acīm, un kopš tās dienas viņam joprojām bail vienam nākt mājās no skolas pa ceļmalu. Atceries, ja ejot pa ielu, klausies mūziku austiņās, tur viena ausu brīva no mūzikas. Nedzirdēt uz ceļa, tas ir risks. Ja brauc ar riteni, plejeru atstāja mājās, bet atceries uzlikt galvā ķiveri. Un johaidī, Gati, vienmēr, tiešām, vienmēr, pirms nesies pāri ielai, paskaties, vai nebrauc mašīna. Pie tēva mašīnas stūras daudz no mums sēž jau 11 gadu vecumā, vispirms pa kluso, bez tiesībām un sajēgas, ar aliņiem vēderā, draugiem bagāžniekā. Zini, kas ir labākais, kas ar tevi tajā brīdī var notikt? Ceļu policists. Nopietni. Es jau 5 reizes braucu, un kas tad 6. Nekas jau nenotiks. Droši vien, ka nebūs. 6. nebija, 7. braukšu, brauc atkal un kaut kas notiekās. Varbūt, ka tas ir pat labākais tam cilvēkam, ja viņi kaut kādu policiju aptur. Nevis, ka tur sanāk, ziniet, kā tur. Kad ir ļoti bēdīgām beigām tie visi negadījumi. Starp citu,
Ja tu saķemmējies sēdi vecāku vāģītis, vēl nenozīmē, ka viss ir droši. Obligāti piesprādzējies. Un ja redzi, ka tēvs ir pie stūra bez drošības jostas, pasaki, ko tu par viņu domā. Tas ļoti daudzos gadījumos palīdz izdzīvot. Tieši tas, kad trieciena gadījumā cilvēks paliek piesaistīts tajā vietai, kur viņš atrodas transporta līdzeklī ar drošības jostas palīdzību. Nenotiek tā brīvā kustība, kā rezultātā viņš kļūst ļoti smagas traumas. Es domāju, ka to ļoti daudz atcerās, kad aizgāja vesela ģimene bojā šeit pat pie Baltazara. Pašā Baltazarā, kad bija tāds, džips apgāzās. Cik varēja saprast, tur tieši tas bija, kad nebija neviens piesprādzējies. Я хотела поспать и подумала, что, в принципе, будет безопасно, ничего со мной не произойдет, и так мне будет удобнее просто. О чем я сейчас очень сожалею на самом деле. Toreiz Natālija bija laimīga. Viņa gatavojās kāzām un ar draugiem brauc no Vācijas uz Latviju. Te jānokārto dokumentu un tad jauna dzīve Vācijā. Vēl tikai dažus 100 kilometru līdz mājām Latvijā. Šofērs nesās kā traks. Polijā Natālija iemīga. И во сне почувствовала удар, и что машина вертится, и мы вроде как летим с обрыва. Когда я очнулась внутри машины, но на самой крыше, и не чувствовала ноги. Я не поняла, почему это произошло, и думала, что мне просто ноги оторвало. Lielais kravas auto ietricās tieši Natālijas pusē. Natālija ar helikopteru nogādāja slimnīcā. Pēc operācijas ārsts paziņoja, ka viņa vairs nekad nestaigās. Viņas laulības izjuka, un Vācijā Natālija nekad vairs neatgriezās. Viņas dzīve pārvērtās vienā mirklī, kad pārdrošs vadītājs noriskēja ar citu cilvēku dzīvībām. Tagad Natālija atceras, ka būdama 11, viņa bieži tā riskēja. Бывало даже такое, что мы ехали под утро после вечеринки. У нас были проколоты 2 колеса, водитель был пьяный, и все равно мы старались как-то побыстрее ехать. И не думали ни о чем, что может произойти, было очень весело. Не пристегиваю, знаете, как это, особенно у молодых, это не круто, как на тебя посмотрят, будут смеяться, что вот пристегиваешься, боишься чего-то. Ну, это глупо. Это на самом деле не круто, как я об этом говорила и как я раньше думала сама. Что не нужно торопиться жить. Ни в коем случае. Чтобы потом не жалеть об этом всю жизнь. Secināja, ka tās protēzes reāli nekam neder. Ar viņām var attaisīt duzas, atvilkt krēslu un praktiski es tāpat nevaru toaleti apmeklēt, es nevaru paēsti. Gads daudz ko iemācījies darīt ar kājām, darboties ar datoru, rakstīt, ko nevar pats, to viņam palīdz mamma. Viņš dzīvo tieši blakus vietai, kur notika nelaime, bet šī ir pirmā reize, kad viņš pienācis te pavisam tuvu. Tas notika, kad man bija vēl 6 gadi, un tas sanāks 94. gadā, un spēlēja paslēpes ar draugiem. Mēs spēlējām tepat pagalmā un noskatījis biju paslēptuvi. Tajā laikā tad vēl nebija, piemēram, tāda atslēga, un tad tās atslēgas vietā bija tā sapūsīs stiepla. Un es te vienkārši piegāju maziņš, atmuķēju viņu vaļā un attaisīju dusu un ielīdu iekšā. Bez problēmām, jebkādām. Ja vienkārši dus bija vaļā. Un tad es kāpu pa tām kāpnēm augšā. Es atceros, ka es biju uzkāpis līdz augšai. Un kāpjot lejā, es pat nezinu, kur es pieskāros, varbūt pie viena no tiem 3 vadiem. Nē, es nekad tā pētījis, kad es pieskāros. Un tad es vienkārši nokritis esot zemē, jau bijis uz zemes, un man vēl pierēja ir rēta palikusi no tā. Gaci atjēdzās tikai slimnīcā. Viņam likās, ka abas rokas ir izkusušas. Tev vairs nav roku, atbildēja ārsts.
Tajā vecumā, es domāju, es vēl tā īsti neapzinājos, ko tas nozīmē, un nebija tā, ka tur kaut kāda histērija vai kaut kas tāds. Viss bija mierīgi. Es vēl biju maziņš, 6 gadi, es vēl nebiju praktiski sajūtis to bērnības garšu, ko tas nozīmē būt maziņam ar rokām. Tas ir tā, it kā tu piedzimsti bez rokām jau. Elektrotraumas vienmēr ir smagas. Dziļa apdeguma, amputācijas, bērni zaudē rokas, kājas un pat mirst. Kāpēc tā notiek? Elektrība, varētu teikt, tā ir elektronu plūsma. Ja cilvēks pieskarās vadam, tad šī elektrona plūst caur, cilvēks kļūst par vadītāju, šī elektrona plūst caur cilvēku ķermenim, uzkarsē, audas, viņas vai nu apdedzina, vai uzkarsē, teiksim, viss auda šķidrās vielas, ja, un tiek bojāta auda. Tā kā cilvēks kļūst par šīs te ķēdes elementu. Viņš ieslēdzās elektriskajā ķēdē, un tur arī pastāv tā bīstamība. Nelien transformatoru būdās, nekāp elektrības stabos, nelaid puķu elektrolīniju tūmā. Ja redz dzeltenu brīdinājumu zīmi ar melnu zibeni, neej tālāk, tā ir bīstama teritorija. Ja redz zemē mētājamies pārauts elektrības vadus, nekādā gadījumā netuvojies tiem. Tā vieta ir jānožogo un par to jāziņo pieaugušajiem. Nebāz pirkstus kontaktā. Nelieto bojāts elektroierīces un nelabo tās pats. It kā zināmas lietas, bet katru gadu vairāk bērnu gūst smagas traumas tieši šādās situācijās. Visbiežāk elektrotraumas notiek pieskaroties kādam neaizsektam kontaktam vai vadam atkailinātam. Un šāda gadījumā tas ir atkarīgs no strāvas stipruma, protams, bet var gadīties tā, ka bērns nevar atraut roku no tā kontakta spēcīgas muskuļa saraušanas dēļ. Saraujas arī elpošanas muskuļi, tāpēc bīstama un iespējama ir elpošanas apstāšanās. Elpošanas apstāšanās nozīmē nāvi. Ar elektrību jābūt ļoti uzmanīgam. Pat vieglākos gadījumos pēc elektrības trieciena brūces ir dziļas un sāpīgas. Daktore Elīna zina, ko runā. Katru dienu viņa dodas vismaz vienā izsaukumā pie kāda bērna. No tiem katrs 4. bērns gūst traumu. Bieži tās ir traumas, kas varēja nenotikt, ja vien mēs būtu uzmanījušies. Īpaši tas attiecas uz elektrotraumām. Tās ir viltīgas. To sekas var parādīties tikai diennakti pēc nelaimes. Tādēļ cietušais obligāti jāievieto slimnīcā ārstu uzraudzībā. Mēs atrodamies Rīgas reģionālā centra dispečera dienestā. Tā ir vieta, kur nokļūst iedzīvotāji zvani, kad viņi zvana neatliekamās palīdzības dienestam no Rīgas un Rīgas rajona. Bērni pēc nelaimes gadījumiem tā nobīstas, ka bieži aizbēg cietušo draugu pamatot nelaimē vienu. Tas ir ļoti bīstami. Viņam ir jāmeklē tūlīt palīdzība, viņam ir jāinformē pieaugušie, viņam ir jāsauc pēc palīdzības. Pēdējais, laikam, ko viņš var darīt, ja neviena nav tūmā, tad tomēr zvanīt uz 112 un censties kaut cik, arī tad, ja viņš ir uztraucies un viņš nevar paskaidrot, mēs esam pietiekoši pieredzējuši, mēs varam, teiksim, uzdot jautājumus, kas attiecās uz tēmu, un tad, ja mums galīgi nekas nav skaidrs, kas tur notiek, mēs parasti noformējam izsaukumu un sūtam brigādi, tā teikt, izlūkot uz vietas. Ārsti stāsta, ka nelaimēs un traumās mēs visbiežāk iedzīvojamies 11 gadu vecumā. Arī Gatis saka, tas ir vecums, kad viss iet gar ausīm. Viņš bieži stāsta par savu nelaimi, lai brīdinātu citus bērnus, taču smagas nelaimes viegliprātības dēļ notiek atkal un atkal. Katrā ziņā tas ir muļķīgi. Tas pats tie visi ceļi, tie negadījumi uz dzelzceļa sliedēm, kur taisa pašnāvības tie jaunieši vai vienkārši skrien pāri tām sliedēm. Man tas ir nesaprotami, kā viņi domā un ko viņi domā to darot vienkārši. Vienmēr ir jāgrib uzzināt, kas notiks rītdien, un jādzīvo pozitīvi, un tad gribēsies arī dzīvot tālāk. Galvenais jau uzmanība un vēlreiz uzmanība.
Labāk 2, 3 paskatīties, pārliecināties, nekā vienreiz bezmērķīgi skriet un pēc tam